Vairāk kā pirms 100 gadu latgalīši soca masveidā braukt pa ceļi no dzimtenis, meklējot jaunu i loboku dzeivi Sibirī. Citas varas latgalīšus iz Sibirī izveda bez jūs gribas. Visu itū ļaužu bārni i mozbārni arī tagad dzeivoja timā skorbajā i smukajā zemī, kas ir 1000 kilometru toli no Latgolis, i vēl runāja latgaliski. Anīvļa par visu pēc kortas. 1891. gadā Krīvijas imperija soka taisēt Transsibirijas dzelzceļa magistrali no Moskavas da Vladivostokai. Tam bija vajadzīgas darba rūkas, i latgalīši no Vitebskis gubernis brauca peļņā aba burlakūs. Tad, kad būvēja Transsibirijas dzelzceļa magistrāli, visu darāja ar rūkom. Dēļ to bija napīcīšams liels skaits strodnīku. Itū izpēja strodot un saņemt labu algu izmantoja arī latgalīši no Vitebskis gubernis. No Daugopiļas, Ludzas un Rieziknis ujezdim izbrauca apmēram 15,000 strodnīku, akmeņkali, nomdori, zemes racijai un citu profesiju porstūvi. Latgalīši tika nūrēkoti ceļa posmā Omska-Kainska. Peļņā aizbraukušī redzēja, cik Sibirī ir brēvis, gana auglīgas zemes. Jimi te izapatikos un pats galvenais jī īraudzēja īspēju izarautīs no trūkuma un mūžēgos burlacēbus un ite Sibirī īgiūt savu zemes gobolu. A mēs jim varam būt pateicīgi par to, ka jīs ataisāt dzelža ceļi, pa kuru mēs šodien braucam ar itū vilcīni. Tymūs laikos zeme bija milzīga vērtība. Tas nav kā tān, ko citreiz redzi, tī aizauc, tī ir brēva zeme, jam cik gribi. 19. gadsimta pabeigos Latgaļā dzīvoja 700,000 cilvēku. Varat izdomāt, cik tas ir daudz. Tānis 50% mazāk. I no tim laikiem ir tāds pasacīns, puišā, kādu jūs tāvu zemi dolat. Tamā laikā broļs broļi varēja par zemi nogrīst. I par to, kad uzzinoja, ka tī kaut kur Sibirī var gandrīz par velti dabūt zemi, i visi pašcē raunam, dūdamīs. Tas roda tikai to, ka Latgalā bija drūsmīgi vērīši. Laistīs tādā ceļā vojprotēgā, da kaut kādam Sibiram. I tūlēk jau tī transporti arī nagoja tik dreiži, kā mūsu dīnos, kādi otviļcīnis. Tī čukstanava koļi dasakivļa datteicēgos vītas. I brauca peļņas darbūs. Bija visa Krīvijas imperijai, protams, ka tādas pošas priekšrūcības Vitebskas guberņas cilvēkam kā citas guberņas. Bija lielajā Krīvijas imperija, organiska daļaņa. Kuri te bija tī pirmie, kas aizbrauca iz Tīnīti? Tī bija burlaki. Gan no sākuma goja peļņā, pēc tam ir palika tymos zemjos. Un Transsiba dzelzceļa magistrāļa bija tas katalizators visam itam procesam. Pa Transsibirijas dzelzceļa magistrāli peļņā niu varēja aizbraukt da pošam Vladivostokam. Ceļojums bija ilgs, apmēram 2 mēneši. Salīdzinājumā ar mūsu dīnam tikai 8 dīnas. Itū grivtū ceļojumu savā stostā apraksta Broņislavs Asāns, a stosts saucās Garī rubļi. Tāda braukšana vagonūs man pasarodjā dižan napateikama. Nikai nevarā guļāt, bet par aizmigšanu ir runas nebija. Todēļ, ka vilcīns brīsmīgi kratēja. Es domāju, ka sajauks man visu vicpusi i izkartās no odas i kaulus i dvēseli. Nevarādams aizmigt, es lēdu orā nu zem norom. Un domāju, ka stovot vai siežot būs labāk. Bet par velti, visi klaigoja grivstos meida viens otram kojas. Pastovieju, pazavieru, pasamēdieju un verūs, otkon socās kanžas dzeršana. Tad es otkon leidu zem naram gulātu un jau naleidu orā, kolēdz mani bīdri mani napīcēja. Cielīs reitā es savu bīdru i pazēt nevaru. Viens ar apsistu galvu, otrs ar porsistu pīri, trešs ar aplāstu daguni. Mēs jau bijām ībraukuši Irkutskā. Irkutskas dzelža ceļa stancija bija nozīmīga tim latgalīšu izceļotājiem, kuri breivos zemes gribēja īgiūt natoli no Irkutskas pilsētas. Jī atbrauca iz stancijai un tika vesti uz natoli asūšu izceļotāju punktu, kur speciāla komisija tad īrodēja jim jaunu zemes gobolu jūs jaunu dzeivis vītu. Ka pazaveica izceļošanas komisija jaunu zemes gobolu vai darba vītu īrodēja jau pēc poris dīnam, a ka nā, kazarmos dagot dzīvot pat vairākus mēnešus. Un, protams, ka tī valdēja natērība, trūcība, cilvēki bīži slimoja un arī mira nost. Broņislavs Asāns turpināja aprakstāt savus pīdzēvojumus Irkutskā.
Todēļ, ka mūsu vilcīņam bija jāstāv līdz 10 stundu vakarā, burlaki izklieda kur kurais. Vagoni palika tukši. Sadūmoju i es apsevērt pilsētas. Pilsētā satieku savus biedrus burlakus, kuri brauc ar mani vīnā vagonā. Jī sauc mani aizkūsti izdzert, es nācusi. Un kurni visur pilns mūsejūs. Pīzavierīs visādu brēnumu, es laižūs atpakaļ. Pa ceļam mūsu burlakis satiek tirgotoju ar kādam 10 zilam sarkanam pyušļa bumbeņam, kuris pīsītis pie vīna gara dīga i purinājās gaisā. Mūsu burlaceni, zināms, nažovoja, savu izdara. Apstoja tirgotoju, sok vaicot par cenu un kolēts tas rēkinājās, tolēts jau 2-3 pyušļa bumbeņas nūskrīn gaisā. No 10 bumbeņam palika 3. Tirgotojs soc klīgt, īsamaisa policija un vīnam no mūsējiem dago moksot 8 kapeiku stropi. Cikam latgalīšu burlaki, kuri devās ar vilcīni iz Vladivostoku, lai pelnātu garu rubli, pīsto Irkutskā tikai uz vienu dienu, lai apsavārtu pilsētu i izlūcātu kojas. Viens cits īspējams latgaliskis izceļsmis cilvēks ita dzēvo pastāvīgi. Runa īt par pirmo Latvijas armijas komanderi Oskaru Kolpaku. Jis vicējās Irkutskas kara skolā, kas ir redzama ite pori īlai. Kolpaks vai kalpaks? Citi pašsēs, ka tie ir sēkumainība, bet es domāju, ka ir vārds arī šitamā visā īsadūmot. Ka pazaverās to laika gazetas, 20. gadsimta 20. gadu to laika fotografijas, mēs redzam, ka porsvarā tiek lītota gondrīz visot forma Oskars Kolpaks. Pietejot viesturis dokumentus, mēs sacinājam, ka Oskars Kolpaks taisni tā arī pazarakstāja. Kolpaks, Ana Kalpaks. Nav brēnums. Jis izauga Meirānu pogostā, kas atsarada uz Vitebskis gubernis un Vidzemis gubernis rūbežas. Dēļ to diezgan drūšai varam apgalvot, ka jis prota latgalīšu valodu. Puisis no Meirānim Irkutskā virinoja i to sākis durovus. Vairāk kā pirms 100 gadiem. Cīši interesanti ir, ka timā laikā 6000 kilometru no Latgolas, bet Irkutskā ir tik daudz latgalīšu, ka pazaver to laikā gazetas Kazimirs Skrinda latgalīšu baznīckungs brauc kopā ar veiskupu, to visu apraksta savā ceļojuma aprakstā. Visu var izlasēt, un arī apraksts ir cīši labs, i tas viss ir ieraugams gazetā Driva. Avīzī Driva ir pīfiksēta tāda informācija. 1909. gada 28. maijā itamā baznīcā veiskups savas vizitācijas laikā Sibirī īstiprināja 773 personas. Tas liecina, ka katūļu skaits Irkutskā bija gana liels, kā nikai pošim sava baznīca. Cik nu bija latgalīšu, skaidru ziņu nav, bet gan jau, ka kādi pors 10 vai pat 100 bija. Bronislavs Asāns un citi burlaki vairāk kā pirms 100 gadiem turpino savu ceļu, a šodien mēs dodamies jim pa pādiem, lasādami Asāna atmiņas. Braucam ap lielu dziļu Baikala azaru un ap lielīm kolniem. Kolnos ir izurbts daudz caurumu, saucamūs par tuneļiem. Ļoti interesanti bija vērtīs, kā vilcīns īskrīn i izskrīn no tuneļa, visleidza kā peļa skrīn orā no olas olā. 1909. gadā savā Sibira apmeklējuma laikā baznīckungs Skrinda kopā ar pošu veiskupu dūdās no Irkutskas iz Čitu, brauc gar Baikala azaru i savas atmiņas spilgti arī apraksta. Ceļš no Irkutskas iz Čitu ir diezgan jauks. Natoli no Irkutskas socās vislielākais Sibira azars, kuru vietēji dzeivotoji sauc par Svātū jūru. Tas azars ir Baikala azars. Ilgu laiku braucam pa azarmali, jo dzeļsceļš porvasts pa šo azara krosta liniju. No vilcīņa atsakloja dižan jauks izskats. Vienā pusī Baikala azars, liels kā jūra, bez gola, bez molis. Otrā pusī augsti aiz Baikala kolni. Tāds ceļš pa akmeņiem stīpās ap 200 verstu, vienumā ar grūzādamīs i lūcādamīs kā torps pa lejom. Doba izskoti cīši jauki. A mēs iz breidi atsagrīžam iz Latgolu, iz Riezikni. Radzam Latgolis īlu, kura agrāk saucās Stalipina prospekts. Pēc 1905. gada revolucijas mēģinājuma Krīvijas imperiji
Imperijas ministru padūmis priekšsādātojs Piotrs Stalipins ieteica caram Nikolajam II izdūt papildunojumu pastāvošajam agrārajam likumam. Tī bija noteikumi, kas paredzēja, ka zemniekiem ir jāiziet no sādžes i jodibinoja viensātas. Tas bija mēģinājums sagraut Krīvijā pastāvošo arhaisko kārtību, kad zeme pīder kūpīnai, ir radīt jaunu, turīgu zemnieku škiru, kas nākotnē ļautu izvairīties no sociālos spriedzes un vēl vienas revolūcijas. Reformas programma paredzēja, ka latgalīts no Vitebskis gubernis varēja Sibirī par breivu sajimt zemi, cirst mežu, saņemt nodokļu atvieglojumus un pat porceļšanos pabalstu. Maisam gals bija vaļā. Latgalīši iz Sibiri soka aizbraukt masveidā. Vasalam saimam, vasalim cīmim. Na par velti iebrauca, sātā izsatos ar nabadzību. Tījem bija lielas priekšrocības par to, ka jiem par reizi deva naudu. Par to naudu jie varēja nopirkt zirgu, varēja nopirkt gūvi. Jī bija atsvabanoti kara klausības, jiem nav vajadzīgi nekādā Krīva armijā būdamiem. I, protams, jiem zemi deva, var sacīt, daudz. Varētu likties, ka Sibiris ir cik milzīgs, ka visiem latgalīšiem, kas gribēja ite dabūt zemi un porzaceļtīs, tāda īspēja ir praktiski neizsmeļama. Tomēr cara valdība bija nosacījusi kvotu, cik zemnieks no Vitebskis gubernis var Sibirī dabūt. Īpaši tas atsatīca uz auglīgiem apgabaliem. Piemēram, 1909. gadā Kazimirs Skrinda avīzī Driva raksta, ka auglīgos Tomskis, Jomskis apriņku zemes gandrīz ir beigušas der latgalīšiem. Breivis zemes vēl bija aiz Baikala azara. Tomēr tos bija nevisai auglīgas un zemkūpībai mos piemērotas. Baznīcas kungi Skrinda un Trasuns aicino latgalīšus cik toli nabraukt, un latgalīšu zemnieki padūmūs izaklausā. Izstaigoši latgalīša pādus Irkutskas pilsētā i Baikala krostūs, mēs sāstamās vilcīnī i dūdamās iz rītumim. Porbraucam Jeniseja upi, izbraucam no Krasnojarskas pilsētas, vēl jopabrauc mozs gabaleņš i tī Ačinskas pilsētā mūsus jau gaida latgalīšu izceļotoju mozbārni. Ir 7 vakarā, i vilciens apsastoja vienā no galvenajiem mūsu ekspedīcijas punktiem Ačinskas pilsētā. Stancēji mūsu sagaida Ačinskas pilsētas latgalīšu biedrības vadētojs Anatolijs Ugainovs. Jis nopirk mūsu pilsētas autobusa biļetes, a pa nakti aicināja palikt Katoļu baznīcas draudzes nomā. Te mūsu sagaida arī citi latgalīši, visiem ir ko pastostāt. Pirmais runāja pats Anatolijs i pasaka jo prot galveno iemeslu, par ko iz tēni vairāk kā pirms 100 gadiem soka braukt latgalīši. Galvenais Sibirī nebija kungu, pameščiku. Katrs saimnieks bija sev par kungu. Tas galvenais, es skaitu, ka galvenais. Par to i brauca skaitīt sevi par cilvēku. A tie bija otrais sorts, vai muna baba, tāva mote, bija kolpuņa pie kunga. I tas kungs izdarīja jai vādaru. I dzima pie jos 2 puiki, 4. gadā jau Sibirī. Viens numura, a viens palika, bet mums dieds paēmē borbolu ar bārnu. Jis na dieda bārns, nezinu ko. Te legenda tā pie mūsu ir. А вот в отставе мотись и тава избрався аулеис, ти ж грибя зямись. А ти като девя, тик каз гриб.
Вот var tu apstrodot itu gobulu zemes jām. Вот kā tu tai bija? Atbraucot uz Sibiri pēc zemes, latgalīši atveda sev līdzi arī daļu savas dzimtenes. Latgalīšiem raksturīgos sedzenis, vierpjamais rateņš un citas līdzības par latgalīšiem tagad ir atrūdamas ir redzamas Ačinskas novada muzejā. Iz puišu 9 doļas, iz puišu. A tā kā jī nebija pa vienam cilvēkam, ka nubrauca naskodējo kuplo latgalīšu saime, ka tas 19. gadu simta beigos bija, kad jī eistan 8-12 bārnu. Tad tas zemoja, ka jī cīši daudz zemes dabava jau. Jī varēja dreiži īsadzēvot. Faktiski, jī strodēgi cilvēki būdami, jī cīši dreiži tur īsadzēvo. Labi dzīvoja, da pats pirmā pasaules kara, da 14. goda. I viss juka. Soca imt karā vīrus, kas krita karā, kas atbrauca pēc kara, revolūcija. Latgalīšiem bolševiku idejas bija svešas un nepateikamas. Nu viensātom negribēja atsagrīzt atpakaļ iz ģerauņam. Tomēr te bija jauno realitāte. Turklāt sokumā padomju varas attieksme pret latgalīšiem bija gana laba. Es domāju, ka tamā laikā padomju savienība tīši latgalīšiem, kā latgalīšiem napīvērsa eipaši uzmanību ar tam, ka jī būtu tīši latgalīši, bet jī bija viena no daudzajām minoritātēm, kas tamā laikā bija padomju savienība. Un, protams, ja režīms vēlās skaidu kūpīnu padarīt sev lojālāku, izdod šai kūpīnai kaut kādas tīsības. Un šajā gadījumā es latgalīšiem deva šos tīsības, ka īspēja izdot avīzi Taisnība, kas bija vienīgo latgalīšu avīze, padomju savienībā, īspēja spēlēt teātri latgaliski, īspēja izdot gromatas, īspēja arī latgalīšu valodu voicēt školos. Sibira latgalīšu inteligences iniciatīva un padomju varas tūlaik pozitīvo attieksme pret visā Krīvijā dzīvojušajām mazākumtautībām veicināja kultūras attīstību Ačinskā. Varētu pat sacīt, ka Ačinska palika par tādu sava veida Sibirijas latgalīšu kultūras centru. Viens labs piemērs 1935. gadā tā tiek dibinots ceļojošais teātris, par kura māksliniecisku vadītoju kļūst neviens cits kā jurists Pīters Līpeņš no Naujīnis. Pīters Līpeņš savulaik bija Kempa draugs, atbalstītojs vēl no 1917. gada kongresa laikiem. A tad, kā porlīdzināts komunists, emigrējis iz Padomju Savienību. Latgalīšiem Sibirī ir arī sava avīze. Te saucās Taisnība, ir komunistiski noskaņota, bet, protams, raksta arī par sadzīviskom lītam. 1927. gada 9. februāra numurī var lasēt sekojošu. Pie mūsim kutorī natoli no sātis dzina samagonu. Saimnieka Alberta Krepša gūs bija apsadzārusi braškas. Jūs sapūtja un vajadzēja nūkaut. Gali gan pordeve, bet bija loba pīna gūs un zaudījums liels. Nīvļa pēčo Krepšs prasēja kanģinīka, ka tas atliedzinotu daļu zaudījuma. Ja no sākuma avīzē varēja izlasīt arī daudz praktiskas informācijas, kas zemniekam bija ļoti noderīga, tad ar laiku avīze kļuva aizvien politiskāk un stingrāks. Sacīja, kad atbalsta Staļina režīms un ar dažādiem rakstiem šo režīmu darīja stiprāku. Citu reizi publicēja arī kaut ko no daļu literatūras. Rešok dzējūri, visvairāk kaut kādu feļetoņiņu, kaut kādu jūku gabaliņu, smīkliņu. Nu, lai nebūtu tāds priekšstats, ka ar to viss ir beidzīs, es gribētu pasakāt, ka bija arī nūpītnoki centri, nūpītnokas izdevnīcības, un Moskovā viena izdevnīcība izdeva visu ko. Gan tulkotas gromatas, pasaules klasiku, un tie izdevnīcība saucās Prometējs. Izdevnīcība Prometējs darbojās Moskovā no 1922. gada. A šodien es atceros iz Smolenskas bulvara, kur atcerados izdevnīcības galveno āka. Sibirijas latgalīšiem, latgalīšu skolam rodos liels pīprasījums pēc dažādokiem drukotiem materiāliem, ko izdevnīcība arī raudzēja nodrošinot. Minēšu 2 piemērus. Pasaules gromatu klasika Robinsons Krūzo ite tika izdots latgaliski. Otra lieta tik vienkārša, kā skolu līdzību sagatavīs, lai skolotāji bērniem var
ārtai salikt atzīmes. Tā pašitamā laikā notika aktīva grāmatu publicēšana latgalīšu valodā. Tamā skaitā tika tulkotas grāmatas no svešu valodām, kas, diemžēl, mūsdienos nemaz tik bieži nenotiek. Kā viena tāda grāmata man protā palikusi Robinsons Kruzo. Nu, vot, es paša rūkos turēju grāmatu par Robinsonu Kruzo. Pie savas pirmos skolotājas. Nu, i, конечно, mēs pazavieramies, porlasījām nas cik loputi visu, i sacījām, ka Emīlija Aleksandrovna, tu только nikur jos nasvīt, nikur nasvīt. Trīsdesmitajos gados Padomju Savienībā bija jau vairāk kā 30 latgalīšu skolu, un tas dabiski radīja pieprasījumu pēc latgalīšu valodā runājošiem skolotājiem. Latgalīšu izglītības darbinīkam Meikšānam izdeva pīrunot padomju varu attaisīt skolotāju tehnikumu. 1932. gadā itamā vītā, itamā sātā Ačinskā soka vicātīs tūpūšī skolotāji, kuri jau 35. gadā piedzīvoja izlaidumu. Izrādīja, ka tas vecais korpus īstenībā ir tas korpus, kurā vicījos mūsēji naskot 31., 2., 3. gadā tā toļo, kur bija tie latgalīšu nūdaļa. Mēs tī pat tādu naivitāti pīļojam, ka izgojam pogolmā i raudzījām, nu, iz sīnas atrast mums tī, kur kādi uzraksti, vai mums jau palikuši no 30. gadu. Zeimīgi ir tas, ka taišņi Ačinska pedagogisko tehnikuma Rūmēs 2004. gadā ekspedīcijas laikā Lidija Leikuma, profesorai pazīstama lingviste, norganizēja pasaukumu, pēc kura Ačinskas latgalīšu vidā pazacēļās tautisko pašapziņa. A tagad, kad Lidija atbrauc vienu reizi, otru reizi, vēl, pamudināja mūs runāt pa savam, rakstīt, bakstīt, kā posakā vīnā sacīt. Ītak tāpat, ītak augasaimies. Jūs vacoki, vecvacoki, vēl vairāk vecvacoki, tos babeņas, kuras pošas bija izbraukušas no itīņas. Jūs pēc tam visu, da mūža beigu, jūs mūcija nostalgija. Jūs visu laiku, pat mirdamas, vēl koč reizi braukt tī, no kurīņas mēs esam. Vēl koč reizi. I, protams, ka jau nebija lamts tas. Ītu sajūtu caur saviem bārņiem jau toļok. Arī mūsu bārnūs ir īsādinājuši. Oi, mēs sātā visi runājam. Babai, tāva, babai motis latgalīši, tāvs mote latgalīši. Mēs sātā visot runājam pa latgalīši. Mozokais bija nalils vēl, nu runā. I soka, ko jūs runājat pa-niemiecki, a mēs pa savam. Kad manam tāvam aizgribēja izrakstīt, abonēt kādu nebijis no Latvijas vai avīzi vai laikrakstu. Izrakstīja literatūra un māksla, bet avīze bija latviski rakstīta, izdrukota. Nu, ko mēs saprotam? Es neko nesaprotu, es saprotu vācisku valodu 5. klasā. Ko es saprotu? Sarunos ar Ačinskas latgalīšiem aiziet viss vakars. Kā jau pie latgalīšu, golds saklots bogots un uzskaņojums ir jautrs. Tikšanos beigos dazaskaram arī sopīgam temam – Stalina represijam un aizvainomam, kaidu Sibira latgalīši jūt pret tiem, kuri jūs sauc par okupantiem. Es daudz iešu skaitījusi tos grāmatu, kur silņi raksta, ko īdzēvotie. Es domāju, ka tas bija cīši švaki, ka vajadzēja cilvēkus paņemt 24 stundas, kur tai mūs lūpa vagonus, kur tai vest. I ka bārņi mira, i ka uzsūtītis. Es cīši daudz ešu skaitījusi. I skaitu, ka tas bija неправильно, но, натайсти, но. Es нашу vainīga. Es не чувствую, ka es vainīga. I man žēl, ka mani tā skaita par okupantu, mani skaita par ienaidnieku.
Skaidrs ir tas, ka Sibira latgalīši nav ni svešī, ni inaidnieki, ni okupanti. Tie ir mūsu cilvēki, tikai dzēvoja toli no dzimtenis. Vienā brēdī pat sazajūtos drusku vainīgs. Latvijas valsts neatzīst tos cilvēkus par saviem pilsoņiem, kaut gan ir skaidri redzams un dzirdams, ka tie ir latvīši. Būtu jau labi, ka atbildīgos valsts struktūras itim cilvēkiem dažkiertu kaut kādu statusu, lai vismaz atvieglotu jūs ceļošanu uz dzimteni, Latgolu. A mēs porlaiduši naktī Ačinskā, nokušajā reitā dūdamās pie latgalīšiem iz Byčku dzerauni. Es radījums 27. godi, 25. dekabrē, agra reitā 4 stundas. Atciestamīs kojas sop. Tēvs, Ludzas. Ludzas? Mote no Balvu. A kurā godā jī atbraucies tani? 1902, что ли, ой, вот года. Tēvs atbrauc iz Sibiriju, nupirka huturi. Tur nebija zemes, kur dzīvoja viņi. Aita zemes pilns bija. Viņš labi dzīvota. Viņam pošam, значит, saimniekam ar saimi. Из Linu vairāk naudu. Sieja Linu, значит, вот... Ватий стал, значит, труповник обрабатывал, кульце, уши, линиаграк дорги по линии бокса. Вот. Daudz cilvēku kustos, ka вот Latvija, значит, против России, значит, вот, ka karāts gribētu būt tāpēc, ka nevar būt. Šumola vācāja sola, Девой турму на бабиня вяй, барни прилю суну кирига, дед замзями съел шмаков кудяр. Барни прилю суну кирига, дед замзями съел шмаков кудяр. Рейга уже краслу сдола, это не войдет туда. Красли жаври гурні плоті. Грейза з бодо снати гола, козам гайса слина осмоти. Вы что, такое стихотворение не знаете? Эмилия Кальваня. Nu Jezupa sātis toļok teikam aicinotīs Byčku dzeraunis kultūras nomu. Vītēji jau īpriekš ir sazagatavējušies, zinoši, ka mēs atbrauksim. Tiek saklots golds un sagatavēti stosti. Bez dzīsmu dzīdošanas runājam arī par Staļipina reformu, dzimtas viesturi, Stalina represijām, tiek pieminēta arī Latvija. Из Витебской губернии Реженский уезд Дрицанской волости, деревня Броки. Вот меня bija 2 gadi, kad tā atveda babuška uz pirmā Krasnojarska, a потом jau no Krasnojarska viņus izdīt turīne. Да, земедева подъемную моим родителям. 2000 bija, tam laikā bija guvi varēja par 3000 nupirkt. Вот так. И viņam lielu naudu deva, ka brauc Sibirija. Zeme ir viss, a tur viņam nebija. Atzīdēja abeles un plūmes, upei pāri miglēm aizdzojām. Tā Kaķuša nagama uz laukiem, kluša krasta kravi atstājās. Daudz 37 арестовали всю половину латышей, можно было сказать, везде. Они высыпали за белых. Ну, мону дедушку павайца, ты за ту паркоду, лайку, viņš pasacīja за белогвардейцев. Ну и арестовали дедушку. И как увезли 37-та. И vairāk nezinām, kur viņš.
Я gribu архиву поднять, все-таки, man интересно, все-таки, kur делся cilvēks, cilvēka нету. Porčīstas Stalina represijas, kuru laikā daudzi sibirīši zaudējuši savus ģimeņas lūcekļus, pēc tam padomju godi. Apiečok runās varēja gastēt savu senču tāvu zemī Latvijai. Eipaši aktuāli tas palīk pēc valsts neatkarības atgūšanas 90. gados. Sibirīšiem arī sava veida atmūda. Aha, tam, kauns runāt, ko mēs, ne tā runājam Rīgā. Davai pa-krieviski paprasam, aiet, garamā, lai tie krievi pamokutus. Pamučīts pēc krievi. А мы, в общем, самое сильное, мы же намоком рунат. Мы в Латвии бьем 90 утро года. Я же на рунаю по совам. Каунts bija runāt. A veirs runāja, nu, pravda, вот, этой Женя saka, īgojam veikalā, sokam pa krīviski runāt, niko mums nesaka. A veira mosa tur dzīvā Latvijā, viņa 50 gadu tur numira. Viņa saka, pa savam stostīt, ka no Sibirijas atbrauca brols ar sīvo, все, и viņa saka ar mums runāt, neko. Mūsu ekspedīcijas ceļojumam tagad jāsaturpināja, dēļ to nu bičkīšiem tagad atsavodamies. Cik jūtīgi, ļauds, kuri savā sirdī visot ir globojuši Latvijai, nikot nav bijuši itos valsts pilsūņi, bez jebkāda juridiska statusa Latvijas valstī. Varbūt kodreiz tas maināsīs, bet pagaidami tī cilvēki Krīvijai ir vajadzīgi vairāk, kā Latvijai. A mēs dodamies toļok, caur Bogotoli, iz Čuhcetu, i tad jau iz Dvinkas dzerauni. 90. gadu sokumā, kad es vuicījos Korsavas vidškolā, atceru sporta zāli dzeltonis sliepis ar uzrakstu Dvinka. Izrādīs, jos ražoja ite Dvinkas dzeraunī. Bija liela fabrika, cilvēki strodoja 2 maiņos, un visā Padomju Savienībā pēc sliepu ražošanas apjomiem Dvinkas sliepis ieņēma 2. vietu. Divam žēl, šodien no sliepu fabrikas palikušas tikai atmiņas. Слепы стайся бы из высших государств занимала Советского Союза утру виту. Занимала тайся лобос лыжус. Да вот и дивс менус даряя, дивы тус. И высоры пилоцехс, и даря пихтову маслу dzina mežā. Ap 1991. gadu, itamā brīsmīgajā mežā, kur dzīvoja tikai loči i brīži, ībrauca no Latgoles ap 50 latgalīšu saimu, bāgušos no Latgoles zemes i meža trilkuma. No pašas pirmos dienas viņam vajadzēja vest nažēlīgu cēņu pret mežu, lai īkarot katru uztabas vītu, katru teiruma gabaleņu un izlīt daudzi svīdru. Tai latgalīšu rakstnieks Antons Zvīdris raksta par Dvinkas aizasokšanu. В Сибири bija эта политика тайда. Столыпинская реформа, как называли. Заселяли в Сибири, корчевали тебя. Эту межу, дальше уступы сразу сбитас. И потом термус разрабатывали и сяя. Ченстаховка, ради Ченстаховка, соло тогда бьете. Толек, ну тянет 9 километров. Потом объединять стали, до Скаровка пожил, а потом побрался до Двинка. Ну, руно, это высосоло бе, пусть соло сварится на эту Латгалишу. Так весь руна вот, а потом сама себе это никакой виси по-русски говорит, как шпрукс по-латовски. Vonoks. Tai vītēji Dvinskīši sauc omuļēgu kungu, kurais nazakautrē runāt arī par politiku. Bez baiļam kritizēja gan Krīvijai, gan arī Latvijai. Tie labi dzīvoja, kā oligarhi называются. И пьюсу tai, на вещи одинаковые, тоже, kas vairs nahvatauся, tai dzīvoja. А Боготус, как бы сказать, власть поддерживает, а Меднус zina, ka neko nepadarīs. Dvinkas dabasūs sazavalkās tilts, a mēs pavisam nagaidot nokļūstam eistā sīna tolkā. Taidā tolkā, kaidu es atgodoju no savas biernības Latgolā. Sīvītis izkoltušo sīnu savolai, a vēri ar sokumiem jū nas iz klāva augšu.
Neiztiekam arī bez latgalīšu tolkas dzīsmes dzīdošanas, ko dvinskīši cīši labi pīprūt. Dancot moku, dzīdot moku, dancot moku, sīna pļauti namocēju, sīna pļauti namocēju. Tavs vuicēja sīnu pļaut, tavs vuicēja sīnu pļaut, mote puišu skaivinot, mote puišu skaivinot. Pēc to, kas nuzamozgojamās, teikam labi pabaroti, a nakti mūsu aicināja pavadāt iz Sābru sātu. Tī dzēvoja vēl viena latgalīte, Adeļa Dzalba. Brauca, kā labāk dzīvot, meža daudz bija, rodīca tieka. Meža vedя cik, kas varēja. Daža dzirdavus, kur vaļ. Tos atvedя no tīnis. Ot Agniša i viņas sauca Jedviga, Povols, Petrič, Augusts, Povols. Ot, šeši tāda saime sabrauca iz ķani. Mani tu напей, мунай мотя тоже. 16 года только бедная, когда отбрался из ķani. Tā, может, 20, может, и tādi jauni sabrauca. A ženējos ķa. A jūs ar krīvu puišiem draudzētās? Nu? Labi puiši? Visādi. A потом до колхоза, набija колхозу, vīnu labi dzīvoju. Tas tam palīdzēja. Gustavu vīnam pastāstīja, otram pastāstīja, brāļam otram. Kur jūs skolā god? Attīčinsahovkā. 4 классов бeidzam. Dzīve пошла на лоба, колхозы пошли. Раскулачивали ļauds, и все пропало. Tādi ļauds sabrauca na lobī. I tī. Ko gribēja, nu vīna paņem lobu, nu otrā atdūt. Dzīvoja колхоза, kas lobok, kas худок. Потом вайды пошли. А все, помню, вайды пошли. Bolševikus i kolektivizācijas aizsokumus Adeļa pīmin ar naviltotu i, protams, pamatotu rūgtumu. Paprasu jai arī, vai ir dzirdējusi par Stalipinu. Там vēl вспоминаем. Дорога ceļš taisīja. Да, Varšavkai. Все Stalipinskā дорога. Cik jūs godu? Daudz. Nu dvinskīšim atsavodamies. Varbūt kodreiz vēl tiksimies, a varbūt nā. A mūsu ceļš toļok vad iz Tomskis pilsātu, kuris apliecīnī, sprīžūt pēc avīzes Taisneiba rakstim, agrok bijuši vasali cīmi, kur dzēvojuši tikai latgalīši. Kurs var zinot tu, kas iz prīšku byls, kod par šalti jau Izrādīs, Riezikne ir ne tikai Latgolā. Vīta ar nosaukumu Riezikne, Režica, šodien Režinka atcerunās apmēram 15 km no Tomskis. Itū vītu dibinoja latgalīši, kuri stani porbrauca Stolipina reformas laikā. 29. gadā gazetā Taisneiba var lasēt itādu zini. Riezikni klausamies radio. Mūsu cīmā jau īrēkots radio pieejamais ar cīšu runotoju. 3. decembrī klausājāmies Eisuļa ziņojumus latviešu un latgalīšu valodos. Labi būtu, ja pa radio pordotu arī kādus gobalus dēļ školnīkim. Jī ir leli radio klausētoji. Školnīks Kasparāns. Šodien ite latgalīšu nav, vismaz mēs tādus neatrodam, bet cilvēki apkortajos dzerauņos soka, ka agrāk te jūs bijis cīši daudz, bet visi izbraukuši. Jopīzaskar arī smogai tēmai. 1937. gadā socās Stalina represijas. Kā pretkomunistiska teika apturēta arī avīze Taisneiba, a jos visi darbinīki nūšauti. Nūšauts teika arī avīzes galvenais redaktors Aleksandrs Eisuļs,
kura ziņojumu radio Rieziknis cīmā bija dzirdējis školnīgs Kasparāns. Kā mēs zinām, komunistiskais režīms vienkārši cilvēkus iznīcināja par neko. Tīpat nevajadzēja konkrētu iemeslu. Tāds paradoxāls arī gadījums nāk protā par kādu zemnieku, kuru apsūdzēja, ka viņš nelīderīgi un izmantojas dzirnavus, kas ir jo cīmā. Bet beigās izrādījās, ka mums to dzirnavu nav, bet, protams, režīms to ņemos nepārbaudīja, nekādas tiesas nebija, un šo zemnieku vienkārši nūšova. Un tādu gadījumu bija simtiem. Kad vienkārši uz baumu pamata, uz anonīmu ziņojumu pamata vai vienkārši kāds nepatika pierakstīja ziņojumu, cilvēku apcītuna, jo vienkārši režīms likvidēja. NKVD izmeklēšanas cītums. Par laimi jota vairāk nav, bet pa itam duravam veda vidā un orā cīša daudz nelaimīgu cilvēku. Tomskas pilsēta un apgabals daudzim latviešiem, tūstarp arī latgalīšiem, bija pēdējo pītura, kad jūs represēja. Tomskā mums izdodās satikt un apsarunāties ar cilvēkiem, kuru vecāki savulaik tika represēti un pīspīdu kortā izvesti iz Sibiri. Отец попал сюда в НКВД. Их просто выслали из Латвии, чтобы они выслали еще сестру Веронику. У меня маму в 49 году репрессировали, и я как бы здесь родилась. Моего отца арестовали, и как враги народа, их отправили сюда, в Томск. Маму звали Бронислава, сестру Текла, брата Янис, бабушку Helena. Tomskas iedzīvotāji piemin un nosūda Stalina nozīgumus, un zīmīgi, ka natoli no bijušos NKVD ākas šodien atcerunās neliels parks, kur ir uzstādāti tā saucamī sāru akmeņi. Viens no viņiem arī latviski. Ar uzrakstu, lai akmenis runā un sēro par politisko represiju upuriem latviešiem. А как-то тогда нельзя было рассказывать. Это все было в секрете. Это все было запрещено говорить. И тем более в школе все это тоже, при советской власти все это не надо было говорить. Все эти секреты, как бы под запретом же это все было. Мама говорила, что их выслали вместо кого-то. Когда они ездили в Латвию в отпуск, даже им показывали, вместо кого их выслали. Stalina represijas nasaudzēja arī izcilu latgalīti Franci Kempu, kurais 1949. gadā, būdams jau vecs vērs, no Latgalis tiek deportāts iz vītu, kurumā es tagad stovu. Te ir Mihailovkas sādža, apmēram 30 km no Tomskas pilsētas. No to laika Mihailovkas gandrīz nekas nav palicis spori. Dažas pussabrukušas sātes, un jau tomskīši sacēluši vasarnieces. A tūlaik Kemps ita dzēvojis mozā piertenī, kai stosta pat bez jumta. Strodojis par apmetijai, bet timā pat laikā turpinojis savu sabiedrisko darbību. Rakstījis gromotu Vīna tauta vai divējs un vicējis vītējiem bārnim latgalīšu valodu. Protams, ka es tī bija cīši gudras dēļ vītējūs, es tī asūt pat naskaidu napasacējušu precīzi tagad tehniskos lītas, bet kurš kādu generatoru sataisējis, kas jiem pat elektrību ražova tur, tamūs laikūs. 3 gadus pēc izsūtiešanas 1952. gadā, jo piertenī izaceļās guņsgrāks. Jis, gribādams globt savu darbu manuskriptu, īt vidā, apdak, sazelpojās dūmus un poris stundis vēlāk mirst, sirstrīkas. A šodien, stovot Mihailovkā, es turu rūkos Mikeļa Bukša gromotu Francis Kemps. Domāju, ka es par to prīcotos.
Francis Kemps tika apglobots tīpat natoļ asūšajos Mihailovkas kopūs, bet pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā iz Mihailovku no Rieziknis tika organizēta ekspedicija. Kad mums atgoja atmodas laiks, tad latgalīšu biedrība Rieziknī, kas darbojās Pītera Keiša vadeibā, jī sacīja, ka lai nu kas, golā Rieziknī vīnu breidi arī Kemps bija bijis par pilsētas galvu. Jī skaitīja par savu gūda pīnokumu, kaut šo kaulus atvest. Mūsu ekspedīcijas sastāvā bija tāds Jons Samušs. Jis bija ar ģimeni toreiz deportēts, tiem bruļs numura, motei vēl viena radinēca, un jis piezadaļā Franča Kempa bēros. Jis diezgan precīzi var parodēt, precīzi parodēt to vītu. Mūsu uzdevums bija atvest, jūs saprotat tos kauliņus, mirstīgos atlīkas. Tie kopija Sibirijas kopija, kur mēs bijām, pat ne tādi krīvu kopija kā pie mums. Aizauguši ar zoli, gūtiņas pastaigoja pa kopu kūpiņu, ir vēl tāda ļoti negatīva lieta, kā, piemēram, rūk kopu, ja gados kauliņa, izrūk kauliņu sorā, tā ir mātojās citurās. Pats lielākais pārsteigums, kad mēs tas bija Mihailovkā. Mēs iebraucam ar taksē, tīskupam no taksēša, un tagad atsataisos vorteņa, iziet divas sīvītes un vecas bobiņas, kas un runa latgaliski. Mihailovka bija latgalīšu dzerauņa. Ja bija tiem laikiem, kad Tomskas apliecīni, tāpat vairāk vītos apsamete. Mihailovka bija viena taidom. Dzēve turpinājās. Represētos ļaužu bārni, kuri ir izauguši Sibirei, Niuļa jūtās vairāk pīderēgi Krīvējai un tos kultūrai. Tomēr Latvija ir Latgolam visot īņems cīši nozīmīgu vītu jūs sirdīs. Latgali mana tevzeme un mana mama un tante un dzīvoja, vecmāte dzīvoja Varakļana. Латвии, конечно, огромный привет. Я так люблю Латвию, так люблю этот самый замечательный хлеб, кисло-сладкий, ржаной, которого именно запах больше нигде такого в мире хлеба нету. Latgalīši ir visur, par to otkon porcelīcināju. Sibirs ir tolai sveša zeme, bet daudzas raizes tī sasajūtu kai babusi dzeda sātā, savā biernībā. Laiki īt, i viss mainos. I goņ jau, ka latgaliskajam Sibirī ar laiku ir lamts izgaist. Zemes gobals vairāk nav priekšnoteikums portikušai dzēvēji. Burlakos Niuļa braucam iz rītumu un austrumu pusi. I paļdis Dīvam varmocēgi mūsus neviens nekur navat. A Sibira latgalīšu kultūra sociālais fenomens. Tas ir stosts, ko pīmiņāt i pastostāt citim.